Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Vakar es aicināju toties Dievam, un tas ir dzīvībai svarīgi tev un mums visiem. Es runāju par to, ka vēlns bēg tad, kad mēs esam pilni ar Dievu, kad mēs esam tuvojušies Dievam. Un tad es iedomājos, vajadzētu vēlreiz paskatīties, ko Jēzus runāja par šo te vietu, kur tuvojamies viņam. Acīm redzot, mums jāieskatās Jēzus kalna sprediķī, Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa. Ļoti pamācoša nodaļa visā savā pilnībā. Tāpēc šodien es parunāšu par dāvanām un gribu pateikties tev par to, ka tu piedalies manā dzīvē ar savu dāsno dāvanu. Jēzus teica, sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazonēt ļaužu priekšā. Kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Ir pagājis mana dzimšanas diena, un es pateicos ikvienam no jums, kas kaut kādā veidā atcerējās, uzrakstīja, apsveic, paldies jums visiem. Jo īpaši gribu izteikt pateicību tiem, kas ar savām finansēm atbalsta manu dzīvi, manu kalpošanu, un es esmu veikusi varoņdarbu. Es beidzot esmu saņēmusies un sāku braukt ar mašīnu uz dievkalpojumu. Un tas nozīmē, ka tas ir dārgāk, bet es tieku ātrāk mājās. Un, ja nebūtu jūs, tas nebūtu iespējams. Es esmu ļoti Dievam pateicīga par ikvienu no jums. Un es pateicos Dievam par jums ikreiz, kad jūs atceros. Un katru no jums es svētīju katru mēnesi visus ar vienu bībeles pantu, ar vienu vārdu no Dieva. Un vienmēr lūdzu Dievu, lai tā augsne, kurā jūs sējat, būtu auglīga jums. Vienmēr, kad es rakstu šos vēstījumus, es lūdzu svētajam garam, par ko runāt un kas jums ir vajadzīgi, lai viņš vada mani tā, kas jums būtu noderīgs. Un paldies Dievam, kad es saņemu šīs te komentārus un atbildes no jums. Tiešām ir brīnišķīgi redzēt, ka dzīve nav nodzīvota veltīgi, ka šis te vēstījuma darbs nes jums stiprinājumu, un ar to vien pietiek, lai justos labi un laimīgi. Paldies Dievam par to. Un jūs esat tiešām pakluso to visi darījuši, un es atļaujos publiski izteikt jums pateicību, jo tas, kurš skatās, nevienmēr zina, par kuru ir runa, par kuru no jums, bet katram no jums, kas esat iesaistījušies manā dzīvē, es esmu ļoti pateicīga. Daļu no jums es pat nepazīstu vaigā, un tas arī ir daudz. Daļu no jums es satiku Ķīpsalā. Un paldies Dievam par jums visiem. Es lūdzu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai jūsu sētā sēkla nes jums tiešām šo te 100-kārtīgo ražu, un lai šie mani vēstījumi ir par stiprinājumu un iedrošinājumu ikvienam no jums. Jēzus teica, centieties nespīdēt ļaužu priekšā. Un katru reizi es cīnos ar šo te pantu, kad slēdzu iekšā kameru, kad mēģinu uzsākt šo vēstījumu ar vārdiem, es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šie vārdi skan no sirds, patiesi no sirds. Tā nav iemācīta frāze. Un tomēr arī man nākas cīnīties ar šo te domu, ko tu te tagad centies spīdēt. Nē, mīļie. Es vienkārši runāju par lietām, kuru man trūka pirms 30 gadiem. Un kādu reizi dzirdot vienu dziesmu, tā gan bija krievu valodā,
ir lietuviešiem ir tāds slavētājs Jurijs, viņam bija ļoti latvisks uzvārds, Jurijs Leicis, jā. Un viņam tā dziesma bija ar vārdiem lido, ja esi pacelts, ja tevi ir pacēlis Dievs, tad esi par gaismu citiem un stiprini tos, kam tas ir vajadzīgs. Un man šī dziesma vienmēr uzrunā ar to, ka jā, es neesmu evaņģēliste, es neesmu mācītāja, un patiesībā cilvēku priekšā es esmu nekās. Bet Dievs ļoti runāja manā sirdī to, ka bija lietas, kas man ļoti, ļoti trūka manā laikā, un vienīgais avots bija ticīga uzvaras balss un grāmatas, ko es tulkoju. Tagad es dalos ar to ar tevi, lai tu nepagurtu, lai tu turētos un turētu savu fokusu uz to, kas dzīvē ir galvenais. Jā, mums vajag naudu, mums vajag ģimeni, mums vajag darbu, mums vajag labas attiecības ar cilvēkiem. Bet pats svarīgākais visā tajā un pašā centrā tam ir jābūt tam, kurš tiešām ir galvenais. Tas ir Dievs. Un tāpēc ir šie vēstījumi īsti pa galveno, lai tu varētu tapt stiprināts, celts, iedrošināts. Un es ļoti priecāšos, ja redzēšu, ka arī tu saņem šo aicinājumu un veidos savus ierakstus par stiprinājumu saviem brāļiem un māsām, bet varbūt tu spēji evanģelizēt tā, ka, skatoties tavus video, visa pasaule var atgriezties. Mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā un pēdējā laikā. Evanģēliju sludināt ir iespējams arī bez maksas, un būt par stiprinājumu citiem vairs lielas naudas nevajag. Pietiek vien ar internetu pieslēgumu. Un es pateicos par jūsu mīlestības dāvanām. Es pateicos par to, ko jūs darāt. Es pateicos Dievam par katru no jums, kas skatāties šo, un lūdzu par jums, lai šis te vēstījums īsti par galveno palīdz jums noturēt savā sirdī, savā prātā to, kas tiešām ir galvenais. Tas ir dzīvības avots. Tā ir dzīvības atslēga, tā ir veiksmes atslēga, kā mēs vakar runājām, ka mēs nevaram padzīt velnu no savas dzīves, ja mēs Dievam nebūsim tuvojušies. Mēs nevaram savā dzīvē, patiesībā visi cilvēki un arī pat no savas pieredzes saka, ja es kaut ko daru, nepielūdzot Dievu, nesanāk. Lai kā es mācētu, lai cik daudz es iepriekš to būtu darījusi, ja to daru bez lūgšanas, vienmēr kaut kas noiet greizi. Jo Dieva klātbūtnē ir tas, kas nodrošina mums visas izdošanās attiecībās, ģimenē, attiecībās ar bērniem, attiecībās ar mīļajiem cilvēkiem, kas ir mums blakus. Dievs ir galvenais. Un mūsu mīlestība uz Dievu atklāja mūsu mīlestību uz cilvēkiem. Tādas pārdomas par šo konkrēto raksturvietu, pirms mēs ejam tālāk. Un rīt es pieskaršos par to, par ko es gribēju runāt šodien, par kambari, ko Jēzus teica par šo te lūgšanu kambari, par šo tuvošanos Dievam. Bet šodien paldies Tev, ka Tu man esi, ka Tu skaties, ka Tu ieraksti komentāru, ka Tu svētī mani ar savām finansēm. Paldies Tev liels. Visvairāk Dievam paldies par Tevi. Tu esi dārgs un vērtīgs Dieva acīs. Dievs Tevi ļoti mīl. Un es gribu teikt, ka dziedināšanu ir grūti saņemt, ja mēs neapzināmies, ka Dievs mūs mīl. Strādāsim šodien pie šīs apziņas. Dievs mani mīl. Pasaki to kopā ar mani. Dievs mani mīl. Tā nav bieži dzirdēta, bieži izteikta vai notrūlināta frāze. Jā, tā ir bieži dzirdēta, bieži teikta, bet tā nav notrūlināta. Tā ir patiesība, ar kuru šodien es aicinu tevi iet jaunā dienā. Dievs tevi mīl. Dievs
tevi mīl. Pats visu varenais Dievs. Un kad mēs to apzināmies, mums ir vieglāk piedzīvot un saņemt no Dieva to, ko viņš mums dod. Visu, ko viņš mums dod no savas mīlošās sirds. Dievs tevi mīl. Paldies, Tēvs, ka tu mani mīli. Tik ļoti, ka tu pieņem mani tādu, kāda es esmu. Es pateicos tev par katru brāli un māsu, kurš šo klausās, kurš ar šo dalās, kurš dod tavu mīlestību tālāk. Un es tevi mīlu, Dievs. Un es tev pateicos par visu, ko tu ar mani dari, ko tu caur mani dari, ko tu dari pie manis. Maini mani savā līdzībā. Es gribu būt līdzīgāka tev, lai man no manas dzīves tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.